Sveiciens visiem, esmu Armīns, Sintija, un mums ciemos ir Roberts. Šis ir tāds moderns vārds podcasts. Ja? Podcasts ar un par dažādiem cilvēkiem, kas uz pasauli skatās plašāk, izmanto savu potenciālu, mācās, aug un attīstās. Ja? Un mēs esam uz šo pirmo podcastu aicinājuši Robertu. Roberts ir tātad mācīris, apgujis psiholoģiju. Viņš apvieno fizisko un garīgo veselību savā dzīves ceļā. Arī mūzika viņam lielu lomu tavā dzīvē. Un pirmais jautājums tad, kāda bija tava bērnība Gulbenē? Tu esi no Gulbenes, jā, nepateici. Un kā tu sāki domāt par masāžu un vispār par psiholoģiju? Jā, paldies, ka mani uzaicinājāt. Tā tad mana bērnība Gulbenē. Labs jautājums, jā. Tad tur bija? Jā. Es teiktu, ka man diezgan normāla bērnība bija. Ne tur kaut kādi baigie tādi lieli pārdzīvojumi, ne tur kaut kādas tādas lietas, ko es tagad teiktu, ka man tur šausmīgas bērnības traumas vai kas. Bet bērnība Gulbenē diezgan, es teiktu, ka krāsaina. Līdz kādam, līdz 4. klasē man bija viens labākais draugs. Un, ar viņu arī pārsvarā es pavadīju visu savu brīvo laiku. Jā, par mūziku runājot arī jau no agras bērnības klausījos Prāta vētras kasetes un dziedāju un dejoju līdzi. Man bija Roberts Gobliņš. Jā, par bērnību daudz diži. Tur ir kaut ko konkrēti, tad vai kādu to jautājumu vai ko, tāpēc, ka man liekas tā bērnība tik ļoti ir aizgājusi. Kāda ir aizgāja? Jā. Tu gribētu tur atgriezties? Uz dienu vai uz nedēļu? Varbūt pat ne uz dienu, bet ja būtu tāda iespēja vienkārši, ka tu jūties nedaudz sliktāk vai kad esi tādā zemā punktā, tad uz mirkli tā paskatīties, pāris minūtes, kaut kādu fragmentu no bērnības, kaut kādu, nezinu, laimes mirkli. Jā, bet tā, es domāju, ka nevajag baigi tajās atmiņās ikdienā dzīvot. Jo ir tik daudz, kas priekšā un kas ir šajā brīdī jādara. Es domāju, ka labāk ir būt šeit un tagad. Kā notika tā iepazīšanās ar mūziku? Pirmais, es zinu, manā bērnībā nebija kā tagad, ieslēdz telefonu, visur apkārt ir, ja kaut kur skanēja mūzika, tad vienkārši bija jāklausās. Vienalga, kas tur ir, vai tur Raimonds Pauls, vai Aerosmiths kaut kāds, vai vienalga kas. Kā tev? Tu izdzirdēji pirmās skaņas? Es kaut kādā ziņā esmu vienmēr bijis mans ceļš tā kā roku rokā vienmēr ar mūziku ir bijis, bet es neatceros, kā tas īsti sākās, jo viens ir tas, ka man bija daudz visādas kasetes ar latviešu mūziku, un es vienkārši sēdēju istabā, maģiju liku vienu kaseti otru un klausījos un dziedāju līdzi. Jā, tas principā ir tas, kā tas sākās, bet tas turpinājās ar to, ka mana māsa gāja mūzikas skolā, un man vakaros nebija ko darīt, tāpēc, ka viņa gāja mūzikas skolā. Un es izdomāju, ka es arī gribētu mūzikas skolā, un tā es arī, bet 3. klasē es mācījos skolā, kad es sāku mācīties mūzikas skolā. Gribēju iet mācīties saksofonu, bet
man skolotājs teica, ka visi to saksofonu spēlē, paklausies, kā klarnetes skan. Un viņš pats bija klarnetists, tas skolotājs mans, un viņš paspēlēja, man ļoti iepatikās. Un tā es arī pabeidzu mūzikas skolu kā klarnetists. Jā. Klarnete, tas ir tā kā flauta kaut kas, vai es īsti neesmu baigais speciāli? Kaut kas uz to pusi, tāds melns koka instruments. Jā, skan ļoti, ļoti klasiski. Ļoti pēc tādas orķestra skaņas, tādas, kas ir jau arī simfonijās, un tāds ļoti, ļoti klasisks instruments. Tu kādreiz gribētu orķestrī spēlēt? Es spēlēju orķestrī, jā, es mūzikas skolas orķestrī arī spēlēju, tad es sāku arī spēlēt kultūras centra pūtē orķestrī. Es vienu brīdi spēlēju abos orķestros, bet tad sanāca tā, ka man nācās izvēlēties vienu, un tad es turpināju uz to iet uz kultūras centra pūtē orķestri. Es samērā nesen vēl gāju uz orķestri, es vēl esmu čatiņā, bet neesmu gājis uz mēģinājumiem un uz koncertiem. Ja man kādreiz piezvana un tur ir kaut kāds koncerts vai skate vai kaut kāda braukšana, tas tā kā jā, bet uzreiz atsaku. Nē, es pasaku, jā, ka es būšu, tad es būšu, bet tā ikdienā es vairāk neizvēlos, jā, iet, jo, man tur vairs saistās citādāk, tur nedaudz mans klarnetists kolēģis, puisis nedaudz vecāks par mani, pirms neilga laiciņa nomira, tāpēc es zinu, ka tur ejot, viņš tur vairāk nesēdēs blakus, un tas man kaut kā tā vairāk nerada tādas diži patīkamas tās sajūtas, tā kā atgriezties tur, un tāpēc, tā izņēmuma kārtā, jā, bet tā kā ikdienā es vairāk uz orķestri neeju, jā. Mums aizlidoja mūsu špikeri, mēs tā nezinām, ko uzdot tālāk. Par profesionālo darbu, ko tu tagad arī dari, tās ir masāžas, tad izstāsti, kā tu nokļuvi līdz masiera profesijai. Jā. Es teiktu, ka samērā nejauši. Es pēc ģimnāzijas biju aizgājis studēt IT uz RTU, jo vienkārši bija jāiet kaut kur studēt, un ļoti ātri sapratu, ka tas nav mans, un es šito nevarētu noteikti ikdienā darīt, jo man patīk ar datoriem darboties un ņemties un skrūvēt lietas, bet, kad es sapratu, ka tur būs tikai programmēšana, tad man tas vairāk tā kā īpaši neinteresēja. Jā, tad es izstājos no RTU, un man bija doma iet studēt uz sporta akadēmiju uz fizioterapeitiem. Tas vienkārši bija tāds, kas domāju, kas varētu. Bet bija tā, ka tur man šķiet, ka vajadzēja būt kārtotam centralizētam eksāmenam bioloģijā, kurš man nebija kārtots. Un es to pieteikšanās termiņu uz to eksāmenu kaut kādas 2 dienas biju nokavējis. Tā kā tur man nesanāca, bet mamma teica, ka tajā vasarā varbūt vienkārši izēja masieru kursus, klasisko masāžu, lai saprastu, vai es vispār varu strādāt ar cilvēkiem, jo pieskarties, un tas ir tomēr tāda samērā intīma lieta, un ne katrs var tik brīvi tā kā svešiem cilvēkiem sniegt to pieskārienu, un tad es izgāju tos masieru kursus, aizmirsu par masāžu, iestājos psihologos Latvijas universitātē un sāku studēt psiholoģiju. Un tad sākās Covid. Un ar Covidu es atgriezos Gulbenē, jo man Rīgā vairāk nebija darba. Es strādāju uz visādām degustācijām, promo. Varēja atstāt labāk Rīgā to Covidu. Jā, vai ne?
Un es atgriezos dzimtajā pusē, un tad tajā pirmajā vasarā, kad jau varēja atkal kaut ko sākt darīt ārā, tad man viens vecāks pārītis palūdza, tā kā vai es pie viņiem varu pastaigāt uz dzīvokli, viņiem masāžas kursu uztaisīt. Par cik viņi zināja, ka esmu gājis masieru kursos, es teicu, jā, kāpēc ne? Un principā mēs izgājām to masāžas kursu, un es sapratu, ka es to arī varētu darīt. Tad es vēl bišķiņ pamācījos to masāžu, un es sāku strādāt Gulbenē tavai manai veselībai kā masieris. Nu jā, tad es pabeidzu psiholoģiju, un to laiku kopš, nu jau šo vasaru būs 5 gadi, kopš es sāku strādāt kā masieris. Un kā psiholoģija ir palīdzējusi tev masiera profesijā? Es teiktu, ka diezgan īstenībā, jo es pēc dabas skolas laikā ļoti introverts biju, un man nebija ne jausmas, kā runāt ar svešiniekiem. Un pirmkārt, man liekas, saprast sevi ļoti, ļoti, ļoti būtiski. Un tas, ka varbūt mācēt arī reizēm uzdot tos pareizos jautājumus cilvēkiem. Jā, droši, ka par cik masāža, psihosomātika, ļoti tādas savstarpēji saistītas lietas arī var nedaudz parunājot ar cilvēku saprast, kāpēc viņam ir, teiksim, tāds saspringums tur tajā zonā vai citā. Tur arī tās savstarpēji saistītas lietas ir, piemēram, ka tur saspringtas rokas ir, ka pat masāžas laikā nevar atslābināt. Piemēram, tur varētu būt ar kaut kādu kontroli saistīts vai kaut ko tādu, un tas, man liekas, tas fons tajā psiholoģijā man dod tādu papildus perspektīvu, kā paskatīties uz to klientu, ar ko es strādāju. Vai tev ir varbūt bijis kāds kurios masāžas laikā? Piemēram, klients atnāk, es neģērbšos. Man ir bijuši, jā, noteikti vairāk kuriozi. Jā, ir bijis tā, ka ir vīrietis iegājis kabinetā, un es tur izstāstu, ka kā tur jānoģērbies, kā jāguļās un kas 2 minūtes paiet, un viņš iznāk ārā un saka, nē, es laikam tomēr nevarēšu. Un, jā, tad, protams, katram savs. Un, jā, tad ir bijis... Varbūt acis var aiziet. Varbūt, bet, kad jau guļ, tad jau vienalga, principā. Bet, tā taču nav intīmā masāža. Tieši tā, kā katrs to uztver. Un kā tev liekas, ko tas pierakstījies arī. Varbūt viņš nesaprata, ko ir pierakstījis. Varbūt viņš nesaprata, jā. Bet, jā, ir vēl bijis, kad man viena kliente stāstīja par smieklīgu atgadījumu iz dzīves, kā anekdote, principā, tā bija. Un es to masāžu, principā, nevarēju novaldīties, un visu laiku nāca smiekli. Jā, es zinu, ka es nevaru pats vairs koncentrēties. Jā, pārsvarā ir cilvēki tādi, kas ir ar ļoti labu humoru izjūtu. Un tad, kad viņi kaut ko stāsta, un tas man arī pašam tas laiks iet ātrāk un interesantāk ir arī, protams, strādāt ar visādiem cilvēkiem, kas kaut ko interesantu var pastāstīt. Bet jā, pārsvarā cilvēki guļ. Bauda procesu. Jā. Kurš muskulis ir viss tāds ietiepīgākais, viss nepadevīgākais? Es domāju, ka tā ir standarta trapece, kas mums... Jā, šī te tāds garš muskulis aiziet līdz pusmugurai. Jā, tas ir pārsvarā visiem, tas ir uzrautie pleci,
No saspringuma kaut kā no ikdienas. Jā. Stress, jā, principā tas ir pirmais muskulis, varētu teikt, kur tas stress arī nosēžās. Jā. Pēc pieredzes varu teikt, ka man ir bieži bijis tā, ka darbā es kaut ko daru un jūtu, ka man pilnīgi visu velk un ir asa sāta un tu neko nevar izdarīt. Jā. Un tu tā kā atbrīvojas mēģini, bet neko, pie fizioterapeita uz masāžu. Tajā brīdī kaut ko varbūt. Primāri, elpo dziļi, izlaid stresu ārā. Izpūt. Jā, jo tas ir tas, ka tas stress ir, seklas elpas mums ir, tie pleci ir augšā, dziļas elpas, arī tie pleci nosēžās un tie muskuļi arī bišķiņ atslābinās. Jā, tas ir primāri. Nākošais, kas jau mums katram būtu jādara, tie ir noteikti vingrinājumi, jāvingro, masāžas, fizioterapeits. Varbūt uz tām adatām arī var pagulēt, ne? Jā, īstenībā tie pranamati, tie adatu spilventiņi, paklājiņi ļoti labi arī palīdz. Ņemam uz darbu līdzi paklājiņi. Jā, var sēdēt uz viņiem arī, var zem kājām palikt. Jā, aiz muguras. Mēs esam nonākuši līdz iespējams interesantākai rubrikai. Tas kā kuram, protams, bet rubrika 10 dīvaini jautājumi. Viņi te stāv man. Nav ko tur dziļi filozofēt, ātri atbildējuši, kas pirmais ienāk prātā. Ja masāžas galds pēkšņi sāktu runāt, ko tas pirmo pateikt? Viņš teiktu, es gribu brīvdienu. Ja gravitācija pēkšņi paņemtu brīvdienu, ko tu darītu pirmkārt? Es mēģinātu iemācīties lidot noteikti. Tad es ātri mēģinātu apskatīt visu no augšas. Jo vairāk, jo labāk. Jā. Vai ir iespējams sarunāties ar savu elpu? Un ja jā, ko tā atbildēt? Ja elpa runātu, tad es domāju, ka viņa teiktu atslāpsti un nemoki mani. Kura ķermeņa daļa būtu labākais detektīvs? Tas varētu būt kāds no maņu orgāniem noteikti, bet par cik esmu masieris, man izmeklēšana notiek uz kušetes, tāpēc es teikšu rokas. Rokas. Ja emocijas varētu sacensties, kurā uzvarētu skriešanās sacīkstē? Dusmas noteikti. Ko domā spogulis, kad tu skaties uz to pēc masāžas? Viņš teiktu, varbūt, ka tu to neredzi, bet tu izskaties citādāk. Labāk? Noteikti labāk. Kāda ir visneparastākā skaņa, ko tu esi dzirdējis? Bļauvaļa fantāzija. Es iedomājos, ka kaut kas, ko esmu dzirdējis mežā noteikti. Jā. Bija tas mūzikas video, ko saka Lapsa. Tas bija tās. What the fox? Jā. Cik reizes var apmaldīties vienā un tajā pašā vietā? Neskaitāmas, kamēr nemācies no tās kļūdas. Vai arī ap vienu priedi skriet ilgi. Vai arī kamēr neatrodi kompasu vai navigāciju kā mūsdienās. Jā. Kā tu pārliecinātu ķermeņa labo pusi sadarboties ar kreiso? Labo ar kreiso. Jā. Noteikti tad ne ar loģiku. Radoši. Mēģinātu, jā, varbūt caur dziesmu, varbūt caur kādu mākslas darbu. Un beidzamais, ja ķermenis būtu simfonija, kura ķermeņa daļa būtu bungas? Man ir nopietnā un nenopietnā atbilde. Abas.
nenopietnā būtu dibens. Līdzīgi ir, jā. Jā, un nopietnā būtu sirds. O, cik jauki. Vai ne? Tiešām, jā. Jā, ritms, jā. Varbūt var apvienot sirdi ar dibenu. Noteikti. Ļoti labi, ja tā sanāk, jā. Jā, nu paldies, 10 jautājumi ir Tu izturēji godam, jā. Izcili. Runājot par apzinātību. Kā tava interese par apzinātu dzīvi, par garīgumu ir veidojusies un kā tu praktizē to ikdienā? Tāda apzinātībā kā tādā, apzināti sāku laikam skatīties patās, kā es sāku studēt. Es noklausījos vienu, par cik es studēju to, kas man nepatīk, un es īsti nezināju, ko es gribu. Es noklausījos Anša Jurģa Stabinga lekciju kursu Gribas spēks. Un tur bija ļoti daudz par apzinātības tēmu, un tas arī man tas ļoti iepatikās. Un es sapratu, ka es vienmēr esmu bijis tāds nedaudz nobriedušāks priekš savu vecumu, arī skolas laikā. Tāds ļoti nopietns biju. Un tas bija tāds kā apstiprinājums, tāda kā atgriešanās savā ziņā, savā kaut kādā būtībā. Un tad es arvien vairāk sāku par to interesēties. Un tad sāku meditēt, apzināti elpot, apzināti ēst. Darīju principā visu apzināti. Un, ko tas nozīmē, ir vienkārši būt šeit un tagad, domāt tikai par to lietu, ar kuru tu šobrīd nodarbojies. Tāds kā novērotājs arī. Jā. Novērotājs es esmu bijis vienmēr, jo bērnībā, kad mēs ar ģimeni braucām uz mežu sēnēs, es pētīju koku miziņas un skudriņas. Un, tas pētnieks manī vienmēr ir bijis, un man liekas, apzinātība ir tāds paplašinājums tam. Kā tu redzi saikni starp garīgo un fizisko veselību? Tieši un konkrēti, jo, manuprāt, viss sākas mums iekšā, tajā, ko mēs domājam, tajā ko mēs sakam, un tas pēc tam atspoguļojas mums ķermenī. Tas pats stress, kaut kādas apspiestas sajūtas, emocijas, tas mums viss neizpaustais paliek iekšā, un viņam kaut kur ir jāpaliek, un viņš materializējas un kļūst par savilkumiem, sabiezējumiem, visādiem mezgliem un tā tālāk. Jā, tā kā masēris jau izjūti, kad cilvēks atnāk ar to fizisko ķermeni, un saproti, ka tur vajag strādāt. Un ja ilgstoši netiek sekots līdzi šiem, tā teikt, sabiezējumiem, samezglojumiem, tur var rasties jau daudz nopietnākas problēmas. Jā. Kad pleci jau paliek kā akmeņi, un asinsrite arī ir pasliktināta, un limfas attece, un kāda vielmaiņa tur var būt. Un tad sākas arī visādas aptaukošanās un vispārējais. Un arī tur noteikti ir iesaistīts emocijas, vai ne? Protams, jā, tās emocijas, tā iekšējā pasaule, tas viss ir, ķermenis ir tā visā atspoguļojums, tad, kad ar to nestrādā, principā. Tad, kad mēs lietojam alkoholu, lai noklusinātu kaut kādas iekšējās frustrācijas un kaut kādas, varbūt, sēras vai kaut kādas pārdzīvojumus. Vai nepietiekamību sevis.
un pašvērtējumu un varbūt kaut kādām dusmām, bailēm. Bailes pārsvarā ir tas vadošais, jā. Ko gribam noslāpēt ar alkoholu. Jā, jo tad mēs esam vareni. Jā, Tad dīži. mums ir duša. Mēs mākam dziedāt un dejot visi. Jā. Kas ir tas, kas cilvēkiem parasti traucē saprast apzinātību un kļūt apzinātību? Bailes. Jā, jo ieskatīties sevī ir ļoti baisi sākumā. Nepietiek ar to, ka paskaties spogulī. Ja? Jā, jāpaskatās dziļāk. Aiz spoguļa. Aiz spoguļa, jā. Sienai otrā pusē. Tur ir kaimiņi. Tur ir kaimiņi, iespējams. Viņi var nobrīnīties, ko tu skaties tur. Pa logu tur. Jā, bet man liekas, ka pārsvarā tās ir bailes par nezināmo. Jo arī tad, ja mums ir slikti, dzīvot komforta zonā vienalga ir labi. Un tāpēc tas pirmais solis noteikti ir sākumā būs drusciņi sliktāk, lai būtu labi. Sākumā paliek drusciņi sliktāk, un tad mums ir jāpārkāpj pāri, lai mēs virzītos kaut kur uz priekšu. Jā. Un tēmas noslēgumā viens tāds nedaudz neparasts jautājums. Ja apzinātība būtu dziesma, kāds būtu tās nosaukums? Šodien joku prātā. Šis ir labs. tas ir tā kā nedaudz sarkastiski, jo tas ir no malas skatoties citiem, tā var likties, ka tie, kas iet kaut kādās tur apzinātībās, meditācijās, ka viņi tur iet kuku, bet ka viņi šodien jūg prātā, bet jo tu vairāk saproti un apzinies sevi, jo tu skaidrāk redzi lietas. Noslēgumā beidzamais būs ātrie jautājumi. Tad ātri, īsi, konkrēti. Rīts vai vakars? Ļoti ātri. Rīts. Masāža vai meditācija? Masāža. Aha. Popmūzika vai klasika? Roks. Arī labi. Pastaiga dabā vai koncerts? Koncerts zāle. Pastaiga dabā. Un beidzamais būs apzināta elpošana vai gongi? Apzināta elpošana. Paldies. Un vēl pašā noslēgumā varbūt kāds ieteikums, kāds pirmais solis cilvēkam, kurš vēlas spērt viņu apzinātības virzienā, veselības virzienā. Nebaidīties spērt pirmo soli un nebaidīties no tā, ka var būt sāpīgi. Pirmais solis var būt arī neliels kritiens, bet principā galvenais ir sākt darīt. Vairāk arī nākošais, viss pārējais ir tikai konsekventi turpināt un nepadoties. Aizies pēc inerces. Jā, iet uz priekšu. Tikai spēr soli, ej dari un viss aizies. Jā. Pirmais, jebkurš ceļojums sākās ar pirmo soli, vai ne? Tieši tā. Jā. Super, paldies tev, Robert, Paldies ka jums. pacīmojies, pasmējāmies, parunājām arī nopietni. Un Tiksimies arī citās reizēs. Jā. Un šis podcasts arī turpināsies. Aicināsim mēs ciemos arī citus cilvēkus, brauksim ciemos pie citiem cilvēkiem, runāsimies, smiesimies. Paldies! Paldies. Paldies.